Šodien laba diena. Tāda saulīte spīd. Ho, ho, ho. Mēs pie Daugavas. Apstājāmies. Vīrs sapircis sev zviedrīgu blītkas, grib pamēģināt, kā viņas tur ņemās pa ūdeni. Tāds no rīta baigais augstums bija, bet šodien tagad foršs. Mēs ko parunāsim, par kādu tēmu parunāsim. Parunāsim par lēmumiem. Lēmumi, cik svarīgi tas, lai cilvēks pieņem lēmumu. Cik svarīgi ir tas, ka cilvēks mēdz pieņemt lēmumu, taču kāds cits viņu to lēmumu sabojā. Vienalga kādi, par ko iet tas lēmums, varbūt par kaut kādu braucienu, varbūt kaut kādu, vienalga tādu darbību, kādu pirkumu vai ko. Un cilvēks domā, protams, pieņem lēmumu ne jau uz sitienu, ne jau 5 minūtēs, ja. Mēdz būt arī 5 minūtēs, protams, bet nevienmēr. Pieņem lēmumu, domā cilvēks dienu, nedēļu, mēnesi, vienalga gadu varbūt domā par kaut kādu ceļojumu. Un viņš beidzot pieņem lēmumu, yes! Es gribu to. Un viņš jau ir nolēmis, viņš grib darīt. Un satiek kādu cilvēku. Un šis cilvēks, hops, izjūtas viņu. Šis cilvēks pasaka, vai tev to vajag? Vai tu tiešām gribi? Kāpēc tev tas vajadzīgs? Un cilvēks sāk pārdomāt. Un viņš vairs neuzticēs savam lēmumam. Ja, īstenībā tas ir ļoti muļķīgi, jo cilvēks ar savu prātu, savā dzīvē, savās domās, viņš jau ir izlēmis. Ienāk kaut kas no malas, kurš redz to visu no pavisam cita skatu punkta. Viņš nezina ne savas vajadzības, kaut kas lidinās vai mums tur. Un nezina savas vajadzības, tā cilvēka vajadzības, ne viņa vēlmes nezina. Bet viņš vienkārši viņam nojauc to lēmumu ar saviem, vai tev to vajag, negatīvismiem. Un tad vajadzētu, nezinu, es domāju, ka cilvēkam tomēr ir pašam jāsaprot, kad viņš dzīvo to savu dzīvi, un viņš pieņem tos lēmumus, un viņam tie lēmumi ietekmēs viņa dzīvi. Un nevajag klausīties vienmēr no malas kādu, ja, jo reizēm cilvēki vienkārši aiz skaudības kaut ko pasaka, ja. Piemēram, cilvēks izdomājas braukt ceļojumā, viņš nopērk biļeti, ja. Ai, kur tik dārga, ko vai tev vajadzēja? Bet cilvēks gribēja to, ja. Un tad viņš sāk šaubīties, bļāviens, tiešām tas ir dārgi. Kam tas vajadzīgs? Varbūt cilvēkam vienkārši skaudība bija. Tāpēc lēmumi, ja reiz esat pieņēmis lēmumu, protams, izsveriet visu. Ja reiz esat pieņēmis lēmumu, tad turieties pie tā sava lēmuma. Ja esat, nosvēries jau uz to pusi, ka jūs to vēlaties darīt, tad dariet to. Lai nebūtu pēc gadiem jānožēlo, kad, varbūt es varēju to izdarīt. Jo tas ir jūsu lēmums. Kļūdīsieties, ok, darīsiet drusku savādāk. Bet tas būs jūsu lēmums, jūsu kļūda. Tā kā lēmumi. Izsveriet lēmumus un pieņemiet tos un sekojiet tam. Tas ir ļoti svarīgi. Un jauku dienu visiem!